Dāmas un kungi, šajā mācību video materiālā noskaidrosim, kādas tad ir parastā zīmuļa sastāvdaļas. Pašā vidū zīmulim ir grafīta stienītes jeb sērdenis. Zīmuļa stienītes ir gatavots no grafīta, un grafīts ir iezis, ko ieguva pirmo reizi Anglijā 16. gadsimtā. Grafīta galvenokārt sastāvdaļas ir tīrs ogleklis. Grafītam šodien pieejauc klāt mālu, sveķus, pelnus, eļļas, lai zīmuli labāk asinātu un lai zīmulim radītu dažādas cietības pakāpes. Piemēram, jo vairāk māls, jo zīmuls ir cietāks, jo vairāk grafīts, zīmuls ir mīkstāks. Jūs redzat, līnija plāva gaiša, tātad zīmulim būs klāt pieaugts vairāk māls. Šeit jūs redzat cietības pakāpi, jo cipariņš lielāks pie burta B, jo zīmuls būs mīkstāks, jo cipariņš lielāks pie burta H, zīmuls būs cietāks. HB nozīmēs vidējas cietības zīmuls. Pavisam labi, ja tavā īpašumā ir ciets zīmuls, mīksts un pavisam mīksts zīmuls. Cietāko izmantos skicēšanai, mīkstāko galīgo līniju jau uzvilkšanai. Apkārt sērdenim ir koksne. Koksne sastāv no divām daļām un ir savstarpēji salīmēta kopā, lai noturētu sērdeni. Koksne ir ciedrs, ciedra priede vai parastā priede. Parasti šo koksni nokrāso vai nolako, tādā veidā koksni iekonservē, neļaujot tai reaģēt uz mitrumu, siltumu, lai tā nesaraujās, nesaliecās, lai mums viegli būtu viņu asināt. Redzamā informācija ļoti būtiska. Vācija, ražotāja valsts, firma, šajā gadījumā līra, ir ļoti svarīgi, ka redzam arī cietības pakāpi un mīkstuma pakāpi. Un uzgalīts ir paredzēts mērīšanai un proporciju atlikšanai. Nu ko, noskaidrojam, kādas tad ir zīmuļu sastāvdaļas, un atliek tagad grāmatnīcā izvēlēties īsto labāko instrumentu. Lai veicās!